tad, kad mēs pieņemam Jēzu, tad mūsos iemājo svētais gars, jo Jēzus būdams šeit uz zemes, paņēma, dzīvot svētu dzīvi, paņēma visu cilvēks grēks uz sevi pie krusta, ka viņš gāja un kā mēs zinām, viņš nomira pie krusta par mums, par mūsu grēkiem, un 3. dienā augšā cēlās no mirušiem, pabija vēl šeit uz zemes 40 dienas, un tad, kad viņš gāja debesīs, uz debesīm Jēzus, viņš lūdz Tēvam, lai Tēvs mums sūta svēto garu. Tas ir 50 dienas pēc lieldienām, pēc Kristus augšām celšanās, šeit uz zemes nonāca svētais gars. Šobrīd šeit uz zemes ir svētais gars. Jēzus, kad gāja uz debesīm, viņš lūdz Tēvam, lai Tēvs mums dod svēto garu. Un pēc 10 dienām, tad, kad viņš aizgāja debesīs, tad nonāca svētais gars. Tas ir 50 dienas pēc lieldienām. Un Jēzus pat teica, labākais aizies, neaiziet svētais gars, nenāk šeit uz zemes. Jo, kad Jēzus bija šeit uz zemes miesā, viņš arī būt vienā vietā. Un ja šobrīd Jēzus būtu miesā šeit uz zemes, lai mēs nokļūtu pie Jēzus, mums būtu jābrauc uz Jeruzalemi, jāpērk biļetes, jālido arī lidmašīnu uz Jeruzalemi, un lai sastaptos ar Jēzus, būtu jāstāv garā rindā. Varbūt visiem pat nebūtu iespējas, es domāju, ar viņu pat sastapties un nevarētu ar viņu pat parunāties, bet šobrīd šeit uz zemes ir svētais gars, un viņš ir bez robežām. Var teikt, Jēzus šobrīd caur svēto garu ir bez robežām, jo tur, kur ir tā kunga gars, tur arī svētais gars, un ja mēs sakām, ka šeit ir tas kungs, tad šeit ir svētais gars, un svētais gars ir bez robežām. Var teikt, Jēzus ir caur svēto garu bez robežām, visur esoši. Un šobrīd viņš ir šeit, šajā vietā, kad mēs viņu pielūdzam, slavējām, pagodinām viņu vārdu. Tāpat viņš ir Amerikā, Austrālijā vienlaicīgi. Jo Bībelē teica, kur 2 vai 3 ir viņa vārdā, tur viņš ir starp mums.